Hei, mani sauc Viktors, un mēs turpinām veidot webserveri lokāli uz mūsu datora. Ir dažas lietas, nianses, par kurām mēs vēlētos jums izstāstīt. Nu, iepriekšējā video redzējām, ka XAMPP mums uz datora strādā lokāli, viss ok. Bet ir tāda lieta, ja jūs gadījumā es stāstīju par kontrolu paneli, ka vajadzēja ieslēgt Apache un MySQL. Tad vēl ir lietas, ko vajadzēja nokonfigurēt. Un te tieši tā ir poga config. Bet labi, iedomāsimies, ka jūs gadījumā esiet to aizveruši. Tad nevajag uztrauties, jo task menedžeri, task barā jums tās loks ir pieejams. Un jūs varat to atvert un nokonfigurēt. Ja gadījumā jūs esiet jau pārstartējuši sistēmu un neesiet to nokonfigurējuši, tad ir tāda lieta, ka mums pēc noklusējuma XAMPP tiek uzinstalēts uz disku C, uz mapi XAMPP. Un kas te būtu tāds svarīgs, par ko izstāstīt? Tas ir Apache Start, Apache Stop. Tas ir palaist serveri apturēt, un MySQL Start un MySQL Stop, kas palaist vai apturēt datubāzi. Un ja te jūs apskatīsieties uzmanīgi, piemēram, ka šeit jums tas vadības panelis ir aizverts, tad te ir tas exe fails, kur jūs var ar dubult klikšķi atvert un visu nokonfigurēt, kas nepieciešams. Ko es ieteiktu nokonfigurēt? Nospiežot pogu config, parādās sekojošs loks, un redziet, te ir auto start of modules. Tas nozīmē, ka pārstartējot sistēmu, ja šeit ir ielikti ķeksīši, tad Apache serveris un MySQL automātiski atversies. Un tas arī būtu ieteicams ieķeksēt, jo tad pārstartējot sistēmu, jūs varat tālāk strādāt un viss muki strādās. Labi, uz doto brīdī mums vajag kontrolu panelis nav nepieciešams, mēs vienkārši to aizveram, bet ja gadījumā kaut kādu opciju vajag uzlikt, tad task menedžeri mēs nospiežam show hide un viss. Tālāk par kuram lietām būtu ieteicams izstāstīt. Ja mēs atveram Apache Friends, to lapu, kur bija XAMPP for Windows, tad notestējuši mēs esam, viss strādā. Tad tālāk mēs šķirstam tieši par drošību. Tad es jums iesaku izlasīt šito rakstu un arī nokonfigurēt, lai XAMPP būtu uz jūsu datora, lai viss būtu drošībā. Jā, bet vēl tāda lieta, kad mēs esam jau mūsu galvenajā lapā, tad te mēs varam nospiest linku status. Un nospiežot statusu, mēs redzam, MySQL strādā, PHP strādā, visas lietas, kuras mums uz doto brīdi ir nepieciešamas, strādā. Un, protams, uzreiz arī, ko tā raksta izrasīsiet, ka te ir security. Atveram security. Un tad skatāmies, ko mums vajag izdarīt. Tad mēs mums nepieciešams atvērt, skatāmies. Pamēģināsim nospiest šito linku. To arī vajadzēja nospiest. Un te, ko vajag? Mums vajag uzlikt tieši MySQL serverim paroli, bet es jums iesaku tā, uzlieciet tādu paroli vai pat pierakstiet, kur jūs to esiet uzrakstījuši, lai gadījumā neaizmirst. Tad mēs pierakstām kaut kādu paroli tieši MySQL serverim. Un tālāk arī te mēs XAMPPam pašam ieliksim paroli, bet tādu, lai mēs to neaizmirstu. Arī pierakstīsim root un paroli 1, 2, 3, 4, 5. Tā, nospiežam password changing. Un redziet, ir uzrakstīts, the root password was successfully changed. Please restart MySQL for loading these changes.
Tas nozīmē, ka mums vajadzēs pārstartēt MySQL serveri. Un te atkal mēs pierakstīsim to root paroli, ko esam izdomājuši. Un spiežam make saved exam directory. Un tagad mums ir success. Tā kā, te jau var visu loģiski izdomāt, ko tas mums rāda. Tad ko tagad vajag izdarīt? Vajag pārstartēt mūsu SQL serveri. Atveram mūsu kontrol paneli. Un kur ir MySQL, spiežam stop. Tagad tas ir apturēts. Un tagad spiežam start. Tā. Un ko vēl tādu šai video vajag apskatīties, tas ir. Tad mēs to aizveram. Pamēģināsim ierakstīt localhost. Redziet, mums rāda, ka vajag autentifikēties. Tad mēs pierakstam to lietotāju vārdu. Paroli, nospiežam ienākt, un mums tiek atverts XAMPP. Un kad mums ir atveries XAMPP, tad mēs skatāmies security. Un redziet secure un secure. Un arī secure. Tā kā viss, kas bija nepieciešams, lai būtu droša instalācija, ir izdarīts. Protams, par to security tas nav obligāti. Viss tad samāk pat, ka to nevajag darīt, bet es parādīju, lai jūs to zinātu. Un tālāk, kas mums būs nepieciešams XAMPP, tas ir tāda programma tieši, kura patieši strādā ar datubāzi. Un tas ir PHP MyAdmin. Tad mēs nospiežam PHP MyAdmin. Uzgaidām dažas sekundes. Ierakstam mūsu root. Lietotājs ir root. Datubāzē lietotājs ir root un paroli ir tāda, kuru jūs pierakstījāt. Tad spiežam, te var arī izvēlēties valodu un starp citu latviešu valodā arī jābūt. Kaut kur. Labi, ja nav, tad ieliksim English. Kā lietot vispār to kā lietot PHP MyAdmin, vēl būs video kursus, kur es par to izstāstīšu, jo te ir ļoti daudz opciju un par visām tām opcijām nevar uzreiz izstāstīt. Galvenais ir tas, ka jūs tagad redzat, ka PHP admin ir arī mums pieejams, un PHP MyAdmin tā ir programma tāda, lai strādātu ar datubāzi. Te jūs redzat datubāzi, MySQL, visādas lietas, un par to es detalizētāk citā video kursā izstāstīšu. Šobrīd vienkārši parādīju, lai jūs zinātu, ka tieši izmantojot XAMPP distributīvu, jūs varat piekļūt savai datubāzei, izmantojot rīku PHP MyAdmin. Tā, šajā video ir viss. Paldies par uzmanību, un nākošajā video es jau jums izstāstīšu, kā pievienot PHP failus un atvert tos lokāli uz servera. Paldies par uzmanību!